Fīte ļoti ātras pirmā pie Agita Kaļma pagājušajā gadā kontrāgiet cīgoja šeit Kalnajā Krekliņā. Pusdistance nospējusi. Kaspars Raukens 513. Pirmais un alas trīniekā izskatījis Elvedrā rubā. Reidījums Pēciņš 47. bez Krekliņa. Mairis Petersons saka Krekliņā finišē. Darīja Lošs vēl melnajā. Uzsākot rāplu, kurās labāko pieciniekā. Līga Pūtiņa, vēl ar divām citām meitenēm kopā. Cīnās pa vietas sešniekā. Katrīša Pundzāna finišā. Arī Mārta Špundzāna aizpildot rāplu 10 km distancē. Pundzānas sadalījušās viens pie piecīt otra garā distanci. Pīta labi sākusi, viena no līderiem. Šeit arī pati pirmā, citu meiteni neredzējām 10 km distancē. Nu, ģirts tāpat tālāk ar līguši uzskaņies savs finišā. Darīja Lošs vēl cīnās vietrīniekā, Darīja Lošs vēl pagaidām ap trešo pozīciju. Varētu nopelnīt savu pirmo godu algoties šeit. Mārta Špundzāne. Tad arī Olga Safonova, Līga Putniņa. Top 6 meitenes. Pa 4. 6. pozīciju, bet ne apakiniek, tā kā Indriks saglabājāt. 4 reāli deva uz iekļūšanu uz noslēdzošā piedesla pakāpienu. Mārtiņš, finišais arī piecītīgi. Mazāgaidu Dmitriju arī finišē meitenēm. Atbalstam 10 km distance veicējs. Viņa pusdistance ir noskaidrojuši, viņam sākās otrais aplis. Tas pats skaistais otrais aplis. Mārina 306. Krastiņa Marina finišē. Alise Gulvens viņas. Elvīra. Viņai pats pirmais numurs 10 km distantē. Tur sākās no... Jā, vēl viens apnīgs. Tagad Vidas Ansonovs un... Uzvarēja 5 km distancē vīriem. Precīzes rezultāts zināsim nedaudz vēlāk. Un cerams, ka 5 km distances 95% jau būs finišējuši, ka parādīsies mums līdz 10 km distances uz finišu. Very fast. Redzam, kā
Sandra Ipsējās, pirmais ambuls noskriets, trasi ir patikusi, bet šeit tomēr diezgan labs temps ir un arī redzam dažas tādas nedaudz sāpīgas sejas izteiksmes grimases mūsu dalībniekiem. Pēc grosām balsa mūsu aplausiņi viņiem palīdzēs. Protams, ir pieredzējušies skrējēji, kas ikdienā diezgan aktīvas paskrēja no rītiem vakaros. Savu tempu viņi zina, tāpēc arī viņi nenesās pārāk ātri spriež, lai sev nenomocītu. Bet ar patīkamām sajūtām, ar tādu patīkamu vieglu nogurumu arī finšētu. Un arī Simona, Kalskuliet, kas ir viena ātrāk izskrien Rīga. Ceļā dodās otrajā aplī. Mazais Edvards, 335. numurs. Arī savu priecīgi noskrējis, atzīstams veikums mazajam skrējējām. Drīz jau būs pusē vietas, tagad kādas 7 minūtes aptuveni, tad jau redzēsim līderiem. Tas bija Salvis Gruševs, kurš bija pārņēmis vadību, Renārs Roze turējās otrajā vietā. Renāra Rozem ir šogad bronza maratonā. Un uzpaldēsim arī finšētājiem, lielais vairums ir priecīgi. Viņi ir savu distanci noskrējuši, pēdējiem metriņiem paliek finša aizmēm. Pēkšņiem, kas šie 10 kilometrus viņam otrā kāda vēl palikusi arī. Viņi gaida skatītāju atbalstu. Jā, Malačis, tie skatītāji, kas aktīvi atbalsta. Pozitīva enerģija klātiņa mūsu dalībniekiem izskriet otrē. Santēlis skaišs atbalsts šeit, finišs taisnas pagriezienā. Aiziet! Citām spraiks finiša centimetrus. Cīņā par 29. 30. vietu tās konferencē piecītī.